Čau, čau! Esmu saņēmusi vēl vienu pasūtījumu un jau dažas dienas, protams, stāv kaste. Tā ir, kā ir, liekas jāuzfilmē, bet darbs dzen darbu. Bet tad, kad it kā ir brīvie brīži, tad vienmēr uzrodas viss kaut kas. Tad, beidzot šodien sapratu, ka vēlos uzfilmēt un parādīt, ko šoreiz esmu pasūtījusi. Pasūtījums nav liels, kā jau esmu teikusi iepriekšējos video, tad es pārsvarā sūtu sev, kādu reizi gadās arī pasūtījums ne mani, caur mani tiek sūtīts. Un šoreiz es ļoti daudz katalogus pasūtīju, vienu jau esmu atdevusi projām. Bet reku man ir čupiņa, šobrīd ir 5. Tātad kopumā man bija 6 katalogi. Un tie, kuri par Mihi kaut ko jau zina, tad zināt arī to, ka šobrīd katalogs 1. Šis te katalogs fiziskais darbojas 2 periodus. Viens periods ilgs 3 nedēļas. Un, kā varat redzēt pēc noformējuma, katalogs jau ir Ziemassvētku noskaņā. Tas nozīmē, ka šīs katalogs fiziskais, 2 periodiem ir līdz pat decembrim, bet kaut kas tur īsti nav ar datumiem. Principā katalogs, kurš darbojas vēl arī pirms Ziemassvētku laikā. Par to arī liecina tematika uz kataloga vāciņā. Lūk, vesela kaudze. Nezinu, vai likšu lietā, bet, paņēmu ar rezervi. Tā, un otro reizi sūtu zobu pastu. Oral care, kariesa profilaksē, Lūk, tāda zilā, vēl ir ar kokogli, ar baltinošo efektu, un ir arī zaļa. Piedodiet, neatceros ar kādu efektu, bet otrais esmu paņēmusi zilo. Kariesa profilaksē. Vēl varu parādīt un ieteikt arī šādu sejas krēmu. Sērija Derma Safe. Man ir universāls krēms kombinētai un taukainai ādai, jo man ir kombinētais ādas tips, bet ir vēl viens tāds pats sausai, sausai ādai. Man ir bijuši abi. Īstenībā sausai arī man der. Bet ņēmu to, kas it kā vislabāk der. Arī labs, rekomendēju, varat ņemt droši. Tikai, protams, ir jāzina savus ādas tips, jo tad vislabāk būs. Ļoti daudz neesmu iegādājusies uzturā bagātinātājus šad un tad. Sākotnēji bija iepakojumi tādi foršāki, Un tad tagad ir vienkāršāki, bet arī cena ir pieejamāka. Un esmu paņēmusi D vitamīnu. Tātad D vitamīns. Kā jau mēs visi zinām, D vitamīna visiem pietrūkst, gandrīz visiem, Mūsu platuma grādos ar sauli diezgan grūti vajadzīgo devu uzņemt, tādēļ uztura bagātinātāji vai vienkārši vitamīni pilienu veidā, kā kurš izvēlas, ir jālieto cauru gadu. To man teica arī ģimenes ārsts, Tā kā neizdomāju pati, Ārprāts kaķis fonā trokšņo, ceru, ka netraucē. Tad paņēmu Mihi D vitamīnu. Nav bijis, neko nezinu. Testēšu. Un no matu kopšanas līdzekļiem ir 2 veidu šampūni. Sākumā parādīšu to, kas ir viens pats bez cita līdzekļa no šīs sērijas, un tas ir Deep Hyaluron. Tātad mitrinošs
hydrating, jā, mitrinošs šampuns. Šāds mitrinošs, ar mitrinošām īpašībām, nezinu. Vienkārši paņēmu, testēt, varbūt dāvināt, kaut kur noderēs. Šampūni jau arī ātri beidzas un jāizmēģina kaut kas jauns. Un tad kopā ar, blaugsmu man nav šobrīd, jā. Bet es esmu paņēmusi HH, jā, Hair Help, jā, sērija, pred blaugsmu šampūns. Un klāt arī losjons, tāds komplekts. Kāpēc es ņēmu? Man bija pasūtījums pilnīgi cits šampūns. Noliktavā nav. Vispār ar šampūniem ļoti bēdīgi bija šajā kampaņā, ja? Šajā periodā. Šampūna, ko man lūdza pasūtīt, nebija, un tad es no tā, kas tur bija, salasīju šo un to. Piedāvāšu, bet, ja nē, tad gan jau izlietošu pati. Ja? Tātad bija ļoti maza izvēle, tieši šampūniem šajā periodā. Kāpēc? Nezinu. Tik ļoti, ļoti izpirkts. Lūk, tātad HH sērija. Un no līdzekļiem pēdējais, kas ir manā kastē šoreiz, ir virtuves šķidrās ziepes. Ja? Šķidrās ziepes virtuvei. Ar smaku neutralizēšanas efektu. Par šīm ir ļoti labas atsauksmes. Arī man ir bijušas, tik tiešām labas noņem visus aromātus. Iedomājos, kur man visvairāk varētu noderēt, meitenes lieto kaķa kastes mazgāšanai. Jā, un šim mērķim es iespējams arī varētu tuvākajā laikā pielietot, ja. Bet labi noņem ķiploku aromātu no dēlīšiem, kas zivis tīra un cep. Zivis arī specifiski oži, ja? Ļoti lieliski noņemot. Zivis es neesmu tīrījusi, izmēģinājusi, ķiploki gan mūsu mājā ir cieņā, jā. Tad šīs te, manuprāt, ir neaizstājams palīgs virtuvē. Saimniecībā vispār. Kā jau teicu, es mēģināšu kaķa kasti mazgāt. Un no produktiem šoreiz tas būs viss. Vienmēr paņemu klāt arī dozatorus. Dažādus šoreiz ir šāds un izsmidzināmais. Vienmēr noder, jo joprojām pārsvarā visiem produktiem klāt nav pumpīšu, dozatoru. Tad, lai saimniecībā stāv. Gan noderēs. Un ir parādījušies arī skaisti maisiņi. Tāds mazais. Es pat teiktu, ka nav ļoti mazs, vidēja lieluma varētu uzskatīt, ja. Bet, tāds estētisks, ja ir kādam jānodot pasūtījums, tad var skaisti iepakot. Tātad ir parādījušies. Līdz šim bija tie caurspīdīgie, pavisam vienkāršie. Nebija slikti, protams, arī, bet, šīs ir skaistāks. Ko vēl varu parādīt, ir uz iepakojumiem, ja, nelīmē virsū uzlīmes, lai gan latviešu valodā ir pieejamas uzlīmītes. Tās ieliek kastē, un tad, ja kādām dodat tālāk, caur jums ir sūtījis kāds, ja, klients, tad jūs varat uzlīmēt pašas. Ja? Vai, ja vēlaties latviešu valodā lasīt, ja? Aprakstu, tad te ir pieejams dot tādu, droši vien izdrukā, ja? Vienkārši pēc pasūtījuma skatoties, jo te viss ir pēc kārtas, kas man ir pasūtīts, tad man ir izdrukāts uz līmlapiņām, ja? Tātad katram klientam Mihi noliktavā izdrukā pēc viņa pasūtījuma aprakstus, kurus pēc tam var uzlīmēt uz pudelītes vai nelīmēt, vienkārši izlasīt. Nezinu, cik tas ir ērti. Varbūt labāk, ka nav uzlīmēts, ja, jo man, piemēram, pašai nepārāk patīk, ja nekvalitatīvi uzlīmēta uzlīme, viņa tur
nosedz kaut ko, nu, jā, labāk varbūt tā. Lūk, vēl viena lielā virtuves šķidrās ziepes. Nu, un vienmēr kastē ir ielikts arī tāds čeks. Ja? Man šoreiz ļoti maz. Ja? Tur ir tātad artikuls, daudzums. Jā, artikuls un daudzums. Principā viss, kas ir jūsu kastē, ir uzdrukāts čekā. Jā, nu, tad šoreiz tas arī viss. Mazais pasūtījums, iespējams, ka garš video. Ņemiet par labu. Ceru, ka noderēs. Un tad gan jau tiksimies vēl kādreiz. Paldies par uzmanību un uz redzēšanos!